Deivids laikam ir dzimis Skotijā, ja es pareizi saprotu. Es esmu dzimis mazā Skotijā, Anglijas vidienē, bet es runāšu latviski, jo es bišķīgi baidos no Neila, un viņš negribēja, lai runāju manā dzimtā valodā. Nu, lūk, tātad mans stāsts ir daļai tāds turpinājums Deivids stāstam, bet bišķīgi šaurāks. Tātad varbūt sāksim ar to, par šo konceptu kā tādu. Tātad pirms 2 gadiem dzīvoju es Sietlā, pilsētā, kas ir ļoti piemērota arī šai ārējai dzīvei. Biju Fulbright profesors Vašingtonas universitātē. Skandināvijas studiju nodaļā, jo rakstīju grāmatu par Ziemē Eiropu. Principā par to, kā ir normalizējusies Baltijas valsts un Ziemēju valstis, un kad faktiski mēs esam daudz līdzīgāk, kā varbūt sabiedrība domā. Un būdams Skandināvijas studiju nodaļā, tur notika visas šīs tā kā skandināvu lietas, kā piemēram, katru nedēļu notika fika. Un jūs varbūt zināt, ka fika ir tas, kad vienkārši sanāk kopā, iedzer tēju, iedzer kafiju, apēd kūku, bet tam ir īpaši tāds nosaukums vārds. Un tad kolēģi arī bieži runāja par šo te huga konceptu, kas nāk no Dānijas, kas arī salīdzinoši populārs, kad tā ir tāda mājīga kopā būšana. Tā ideja, ka tu sēdi mājās, tur ir silts, tev ir draugi, tev ir kaut kāds, palaks, tēja un jūs pjāpājat. Arī tāds abstrakt koncepts. Un tas, par ko mēs runājam šodien, Skandināviem arī ir termiņš, kas to apraksta, un es viņu noteikti izrunāšu nepreiz. Varbūt Deivids, kas ir laikam dzīvojis kādu laiciņu Ziemeļu valstīs, varētu man koriģēt, bet šis ir norvēģu termiņš free lofts live. Kur pamat ir? Good pronunciation? The best, all right. That's what he didn't say that, but I'm interpreting it like that. Kur tā pamat ideja ir vienkārši laika pavadīšana svaigā gaisā. Un tas, principā, ir tas, par ko mēs runājam, bet, protams, Ziemeļu valstīm ir arī termiņš par šo. Kāpēc es par to runāju? Mana tā interese ir salīdzinoši šaura. Tātad Lāzeri ir jauna domnīca, dibināta pirms 1,5 gadu, privāti finansēta. Viens no mūsu finansētājiem, līdzīgi arī šī pasākuma finansētājs, ir Depo grupa, otrs lielais ir Mikrotika. Un tad mēs gribam mudināt Latvijas politiķiem darīt bišķītiņ labāk. Pieņemt labāks lēmums, pieņemt straujāks lēmums un pietuvoties mūsu kaimiņu valstīm, ekonomiskā ziņā Lietuva un Igaunija, un eventuāli arī integrēties ar Ziemeļu valstīm. Un mūsu pirmais pētījums bija tāda scenārija. Izveidojam 4 scenārijas par Latvijas attīstību līdz 2040. gada. 2 vairāk pozitīvi, 2 vairāk negatīvi. Lai saprastu, kurp iet. Un tātad tas mūsu pieņēmums ir, ka šobrīd mēs esam 3. scenārijā, kas ir tā saucamā gurdanā Latvija. Smagi birokratizēta valsts, ļoti normatīva, lietas notiek salīdzinoši lēni. Mūsuprāt, to valstu var bišķītiņ minimalizēt, lai pakalpojumi un funkcijas tiktu vēl labāk pasniegtas, kas veidot strauju ekonomisko izaugsmu, kā tas bija Ziemeļu valstīs. Un tad tas Ziemeļu valsts modelis, ko mēs saprotam šodien, tā lielā viedā valsts, tas tikai nāca pēc tā, kad, piemēram, Zviedrija jau bija 4. bagātākā valsts pasaulē. Bezmaksas stomatoloģija Zviedrijā tikai parādījās 75. gadā, piemēram. Tas nav kaut kāds tāds vēsturisks. Un tad mūsu tā vīzija, ko mēs tā kā virzam uz priekšu, ir Baltijas tīģers. Baltijas tīģers tiek arī definēts, un to mēs redzam šeit. 2040. gadā 3 Baltijas valsts veido starptautiski atzītu un atpazīstam dinamisku, inovatīvu un dzīvi politiski, militāru un ekonomiski integrētu. Tātad mēs arī uzskatām, ka šī te Baltijas sadarbība un faktiski Baltijas integrācija ir absolūti vajadzīgs nākotnes tādā attīstībai. Ar mazu viedu efektīvu valsts pārvaldu, un Rīga arī šeit parādās, un Rīga, kas kalpos kā reģiona nozīmīgākā metropola. Ka Rīga nākotnē konkurēs ar Stokholmu un Helsinkiem, nevis ar Kaunu, Viņu vai Tallinu, nemaz nerunājot par Liepāju vai Valmieru. Lūk, un tas, kas mums tad īpaši interesē, arī ir, kā attīstīt Rīgu. Un viena šī Rīgas attīstības dimensija ir Rīga kā augstākās izglītības centrs, arī reģionāls centrs, ne tikai Latvijas centrs. Mēs redzam, ka Latvijā kopumā
studenti, kā procents no iedzīvotājiem, ir bišķītiņi virs Eiropas Savienības vidējā rādītāja 4,2%. Nestoties uz to, ka daudz studenti brauc uz ārzemēm, lai iegūtu kaut kādu specializētu izglītību, iet uz labām ārvalstu augstskolām. Bet Rīga arī ir nozīmīgs augstākās izglītības centrs. Apmēram 10% Rīgas iedzīvotāji ir studenti. Ļoti līdzīga statistika ir arī Helsinkos, Stokholmā, Kopenhāgenā bišķītiņa augstāk, laikam tu pie 15%. Bet jebkurā gadījumā Rīga jau ir studentu centrs. Un mēs gribam saprast, kā varētu Rīgu attīstīt, lai Rīga būtu vēl lipīgāka Latvijas studentiem, proti, lai mazāk to Latvijas studentu dotos uz kaut kādām viduvējām augstskolām ārzemēs. Protams, ir forši aizbraukt uz Cambridge, Yale, Stanford un tā tālāk, bet mēs gribam, lai paliek arī mūsu augstskolās, lai arī veidot mūsu augstskolu kapacitāti. Galvenais izaicinājums, vajadzētu arī man pateikt, ka mēs arī redzam, ka pilsēta ir šausmīgi svarīga šī attīstības procesā. Jo augstskolas ir daļa no tās pilsētas, un šīs ārtelpas, kas savieno augstskolas, kur studenti arī pavada lielu daļu savu laiku, ne tikai pašā kampusā vai kaut kādā ēkā, bet ārpusē, bet ka šīs ārtelpas ir šausmīgi svarīgi. Un tā pilsēta kā tāda var arī būt instruments, kas attīsta augstskolas un arī rada tādu foršu studiju vidi, dzīvošanas vidi studentiem. Bet mums ir viens liels izaicinājums, par ko Deivids daļēji runāja, bet lielākā daļa viņa bildes tur parādījās saule, zilas debesis, smaidi un tā tālāk. Mums tas izaicinājums ir pavisam vienkārši. Ja? Mūsu studiju semestrs sākās septembrī, beidzās jūnijā, kaut kad ap Jāņiem. Liela daļa no šī studiju gada tad notiek pašos tumšākos mēnešos. Sākot no kaut kādā oktobra beigām līdz kaut kāda marta beigām. Un šis ir tas izaicinājums. Kā tad dabūt cilvēks ārā laika apstākļos, kad nav tās zilās debesis, kad nav tā saule, kad tie laika apstākļi ir bišķītiņi skarbāki. Un tas tad ir tas, par ko es gribētu bišķītiņi runāt, par to, kā tas notiek Ziemeļvalstīs, kā tas notiek arī pie mums. Un faktiski tā glāze ir puspilna. Rīgā daudz kas ir iesākts, ko mēs arī redzējām Deivida pēdējos slaidos, arī ziemas apstākļos, bet, manuprāt, ir arī lietas, ko varētu vēl darīt. Tātad sāksim ar to, kas ir tas potenciāls. Šogad mēs Domnīcā pētījām starptautisko studentu jautājumu Latvijā, un mēs arī aptaujājām, apmēram sanāca 1800 ārvalstu studentu, šobrīd ir 11 500 Rīgā, tāpēc ļoti reprezentatīva tāda sample, lai saprast, kā ārzem studenti vērtē Rīgu un kā viņi vērtē Latviju. Un tas, kas mums iezīmējās šeit, 3 populārākās atbildes, ar ko asociējās Rīga. Pirmā vietā, ka Rīga ir skaista. Okay? Es domāju, mēs visi tam piekrītam. Jā. Rīga ir skaista, tā tad vieta, kur grib būt. Otrā vietā, Rīga ir augsta. Jo, protams, tā ir tā ārvalstu studentu pieredze. Viņi šeit nav pēc Jāņiem. Viņi šeit nav jūlijā un augustā, viņi savās mājās. Viņi atgriežās uz Latviju septembrī un sāka uzreiz līt un tā tālāk. Tātad Rīga ir augsta. Un trešā atbilde ir Rīga ir droša. Tāpēc saliekam šīs lietas kopā. Tātad skaista, augsta un droša. Tas nozīmē, ka tie pamata apstākļi, lai dabūtu cilvēkus ielās, lai dabūtu viņus publiskās vietās, eksistē. Mums vienkārši jāpieņem pareizos lēmumus, lai tas arī notiktu. Labi, mēs arī gribējām saprast, kur tad dzīvo studenti. Un šī gadījumā šeit ir visi studenti, kas studē tā teritorijā, ko mēs saucam par zinātnes jūdzi. Tātad kreisais krasts, tur ir 3 publiskās un 2 privātās augstskolas. Tātad Turība, Risēba, tās privātās augstskolas, RSU, RTU un LU, kur veidojās jaunais kampus Tūriņkalnā, kaut kad būs gatavs. Man jau solīja, ka es pilnīgi nepārspīlējot. Es 21. gadā izvēlējos mēbeles manam kabinetam jaunajā rakstumājā Tūriņkalnā. Tagad ir 25. gada rudens un vēl viena nav pabeigta šī māja. Okay, bet
Tātad mēs arī gribējām saprast, kur dzīvo šie studenti. Un šeit ir pavisam jauni, svaigi, neredzēti dati, pirmo reizi tos parādām, par to, ko dabījām no IZM un CSP, lai saprast, kur tad dzīvo studenti no šīm zinātnes augstskolām Rīgā. Tas, kas mūs pārsteidz, ir, ka pašā Āgenskalnā, kas faktiski ir zinātnes jūdzes tā kā centrs, tur dzīvo mazāk par 5% šo studentu. Studenti pārsvarā dzīvo pašos kampusos, tātad, kā mēs redzam, Atgāzene, kur atrodas Turība, tur 29% iedzīvotāji, šī apkaimē ir studenti, Ķīpsalā trešādā iedzīvotāji, protams, tur atrodas RTU, bet Vecpilsēta ir interesanta. Vecpilsētā laikam atdzīvojās bišķītiņ, ja tur sāk dzīvot studenti. 42% iedzīvotāji ir arī studenti. Mēs varam pieņemt, ka šeit liels īpatsvars ir no RSU, kur pārsvarā ārvalstu studenti ir vācieši un norvēģi, un mēs zinām, ka viņiem ir daudz lielāka resursa, ko viņi tērē uz mājokli un dzīvošanu. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka pulcējās tie studenti ap centru, un arī tuvu pie šī zinātnes jūdzes. Un tātad šī tā teritorija, kur visticamāk mums vairāk jāfokusējās, kur mums jātīst arī šīs ārtelpas. Un tad, man ir 3 elementi, ko es gribu pieminēt. Es redzu, ka Nēls paliek nervos, un ja godīgi, es bišķī baidos par Nēlu. Es domāju, es neesmu vienīgais. Un tad šeit man ir pēdējie slaidi par to, kā skatīties uz šo jautājumu. Un tad, manuprāt, tur ir 3 elementi, kas veido šo studentu, vai arī, arī mūsu vispārējo miedarbību ar šo ārējo vidu. Un pirmā lieta ir tā ikdiena. Tā ikdiena ir tas, ka mēs pārvietojamies, mēs iepērkamies, ka mēs dzīvojam mūsu normālo dzīvi. Un šeit, man liekas, mums ir kur augt. Tātad no vienas puses statistika rāda, ka procents riteņbraucēji, kas brauc ar riteni ziemas mēnešos, salīdzinot ar vasaras mēnešiem, ir ļoti līdzīgs kā Helsinkos, Oslo un Stokholma. Proti, apmēram katrs 4., katrs 5. riteņbraucējs turpina pārvietoties ar riteni. Bet es domāju, ka mums būtu jāiet to Kopenhāgenes virzienu, kur ir 80% iedzīvotāji, kas ziemas apstākļos, un jā, ziema ir bišķīt maigāka Kopenhāgenā, bet šī bildi ņemta no Kopenhāgenes, turpina braukt ar riteni arī sniega apstākļos. Tas ir darāms, ir vajadzīgi labi veloceliņi, ir jāuztur tos veloceliņus, jāgatavo viņi ziemai, arī jāinformē cilvēks par to, kā jāmaina riepas uz ziemas apstākļiem. Bet Rīga, kā mēs zinām, ir absolūti perfekta līdzena pilsēta riteņbraukšanai. Vienkārši to infrastruktūru ir jāattīsta. Tātad no vienas puses ir ok jau procentuāli, bet es domāju, ka ja mums būtu tā īstā infrastruktūra, būtu daudz lielāks procents, ir sevišķi studenti, kas pārvietotos. Otrs ir jautājums par sportu un fiziskām aktivitātēm. Un šeit mēs faktiski redzam, ka tās pamata aktivitātes, kas notiek pilsētās, slidotava, kas ir piemēram Esplanādē, slēpošana, kas notiek Uzvaras parkā, šīs ir ļoti līdzīgas aktivitātes tam, kas notiek citās galvaspilsētās un kas arī varbūt ir tēmēts studentiem. Tā atšķirība ir tas, ka liela daļa, vismaz ārvalstu studenti, īsti nezin par šīm iespējām, jo viņi laikam mazāk laika pavada, piemēram, Uzvaras parkā ziemas laikā. Bet ir jau pamats ielikt šeit sports un fiziskās aktivitātes. Augstskolas varētu kaut ko bišķītiņ vairāk darīt, lai mudinātu students tur iesaistīties. Bet šī arī tāda absolūti fundamentāla lieta, ko mēs varam dabūt tos students ārā un uz ielām un arī radīt foršu vidi ziemas apstākļos Rīgā. Un tad tas pēdējais elements ir principā tusēšanas. Studenti dzīvo. Mans dēls mācās 3. kursā Newcastlā šobrīd, kas ir tā galvenā tusiņa pilsēta Anglijā. Un studentiem patīk tusēties. Vismaz tāds ir mans iespējas, skatoties uz man dēla atzīmēm. Tātad šīs sociālās un sabiedriskās aktivitātes ir šausmīgi svarīgas.
Un no vienas puses izskatās, ka ir tā kā kaut cik ok, vai ne? Mums ir Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā un citviet Vērmans dārzā tur parādās. Mums ir kaut kāds šita Staro Rīga, gaismas festivāls, tieši tas pats, kas Ziemei valstīs. Cilvēki iznāk ārā tumšos vakaros, pastaigā pa Rīgu, iedzer kaut kādu karstu dzērienu. Ir arī patriotu nedēļa starp Plāčplēšu dienu un 18. novembri, kas arī tagad veidojās kā iespēja mudināt cilvēks iet uz ielām. Bet patiesībā tā lielā problēma ir tas, ka mums tā, teiksim, kultūra vai liela kultūras daļa vēl vien notiek aiz biezām, vecām sienām. Tad ņemam, piemēram, Nacionālo mākslas muzeju, kas robežojās ap parku. Cik tiek izmantots tas parks vasaras laikā? Kas ir tā miedarbība starp muzeju un parku? Ļoti minimāli, arī vasaras laikā. Un ziemas laikā praktiski nekas nav. Tas pats ir ar operu. Es priecājos, ka pagājušajā gadā, vai drīzāk šovasar, varēja arī vērot koncertus pie operas laukuma, piemēram, kad Nelsons viesojās ar Bostonas simfoniju. Tas ir kaut kas labs, to vajadzētu attīstīt. Bet ziemas laikā šis placīts pilnīgi netiek izmantots. Un visas aktivitātes notiek iekšā, ļoti elitārā sabiedrībā. Es tur retgadēju. Es zinu, ka Neils tur ļoti regulāri iet uz operu un uz teātriem un šīm te lietām. Es kā normāls cilvēks daudz mazāk, protams. Bet pareizi. Pareizi. Bet šī tāda fundamentāla problēma. Mums ir jāatver šīs te lielās vēsturiskās kultūras objekts, kas atrodas pilsētas centrā, ne tikai vasaras mēnešos, bet ziemas mēnešos. Mums jāatrod kaut kāda metode to atvērt, lai tās būtu mazāk elitāras un vairāk pieejams visiem cilvēkiem, visai tautai. Jo forši, kad notiek šādi pasākumi, tas ir labi un tā tālāk, bet tā reālā pārmaiņa būs, kad muzejas, teātri un tā tālāk saplūst kopā ar to pilsētas vidi. Un šī, man liekas, ir tā joma, kur mums tiešām visvairāk ir jādomā par to, kā attīstīt pilsētu, un tad tiešām tā pilsēta kļūst daudz atraktīvāka studentiem, un mēs varam virzīt uz priekšu šo ideju kā Rīgu, kā vienu no Ziemeļvalsts izglītības un zinātnes un studentu centriem. Potenciāli šeit ir, bet ir vēl darbiņi darāmi. Un to es pateikšu paldies.